Mūsu projekta nosaukums ir praktiski zaļš, bet mēs šajā reizē gribējām parunāt par lietām, kas nav praktiski zaļas. Konkrēti par Latvijas upēm. Viņu mums Latvijā ir vairāk nekā 12 000, un tikai 35 līdz 36% upju ir labā vai ļoti labā stāvoklī. Tas ir būtiski mazāk nekā Eiropas Savienībā, tāpēc nevaram teikt, ka esam zaļa valsts. Tas tomēr ir, pagātnē iespējams bijām, bet pat labam neesam. Mēs pētījām, kā šīs upes atkal padarīt zaļas, kā viņas atkal atdzīvināt un padarīt dzīves. Šobrīd atrodamies pie Mazupītes, kas ir Aģes viena no pietekām un par kuras izmēru liecina ne tikai nosaukums, bet arī vispārējais izskats. Aģes upes baseinā mēs šodien apskatām dažāda veida risinājumus, kas ir paredzēti lauksaimniecības ietekmes mazināšanai. Šī ietekme izpaužās uz ūdeņu kvalitāti, kā paaugstināts barības vielu saturs ūdenī un rezultējās kā upju un ezeru aizaugšana un arī dažāda veida cita piesārņojuma nonākšana ūdeņos. Lai uzlabotu šo ūdeņu kvalitāti, ir pieejama vesela rinda ar dažādiem mūsdienīgiem risinājumiem, kurus var veikt kā meliorācijas sistēmās, tā dabiskās ūdenstecēs, lai uzlabotu ūdeņu ekoloģisko kvalitāti. Mēs šobrīd atrodamies pie Aģes upes, tās augšteces posmā, pavisam netālu no iztekas no Aģes ezera. Un Aģes upe šajā posmā arī ļoti labi raksturo to situāciju, kādā ir ļoti daudzas mazās Latvijas upes. Tā ir pilna ar ūdenszālēm, ļoti lēnu ūdens plūdumu, un viens no iemesliem, kāpēc tas tā ir noticis, ir saistīts ar ievērojami paaugstinātām barības vielu ieplūdēm ūdenī, kas izraisa tā saucamo eitrofikācijas, jeb ūdenstilpņu aizaugšanas procesu. Šī procesa rezultātā, pateicoties paaugstinātām slāpekļu un fosforu koncentrācijām, notiek ievērojama dažādu ūdensaugu, šai gadījumā ūdenszāļu, savairošanās. Rezultātā ievērojami pasliktinās ekoloģiskā kvalitāte un šī ūdenstilpe no mazas upes kļūst par ievērojami aizaugušu grāvi. Šajā posmā ir izbūvēti 2 secīgi mākslīgie mitrāji, un šī būve kopumā ir lielākā Baltijā, jo nav zināms par līdzīgi izmēra būvēm ne Lietuvā, ne Igaunijā. To, cik lielas būs šīs būves, lielā mērā nosaka sateces baseina platība. Saskaņā ar zinātnieku veiktiem pētījumiem tam ir jābūt noteiktā procentuālā izmērā, tāpēc jo zemāk upes tecējumā mēs šādas struktūras veidojam, jo lielākas izmēros tās būs. Ja tās tiek veidotas uz meliorācijas sistēmas, tās izmēros būs krietni mazākas un, protams, arī izmaksu ziņā arī ievērojami lētākas. Bet, lai sasniegtu efektivitāti, tātad tiešām ir jābūt noteiktiem procentiem no kopējā sateces baseina, lai tas darbotos. Arī šajā teritorijā tika izmantota pieeja, kad netiek izmantota vai netiek lietota augstvērtīga lauksaimniecības zeme, bet gan uzsvars tiek likts uz maz lietojamu teritoriju, tātad, kas ir pārmitras, kas ir aizaugušas ar krūmiem vai dažādām zālēm, tātad teritorijas, lai tās varētu attiecīgi pielāgot šīm vajadzībām, netraucējot zemnieka saimniekošanu vai šo zemju izmantošanu saimnieciskajām vajadzībām. Šajā teritorijā bija 4 privāti īpašnieki, ar kuriem tika panākta vienošanās, ka oriģinālo upi, tātad jeb šo ūdens noteku paplašina uz abiem krastiem, uz abām pusēm un attiecīgi šos krastus paplašina, tātad, lai radītu šo būvi. Šeit ir sastopams arī zivis un arī vietējo māju iedzīvotāji
šīs teritorijas izmanto arī priekš rekreācijas, piemēram, peldēšanās vasarā, ūdens ņemšanas un citām vajadzībām. Tā kā šīm te būvēm pielietojums ir arī plašāks nekā tikai ūdens attīrīšana, ja, bet tām var būt arī cita nozīme. Ja ir vēlme pēc mitrāja izbūves jums piederošajās teritorijās, tad šobrīd Lauku atbalsta dienestā ir pieejams finansējums mākslīgo mitrāju izbūvei, kuram ir iespējams pieteikties, un, kas ir svarīgi, atbalsta intensitāte ir 100%. Tad līdz ar to ir iespējams izbūvēt šīs te būves ar mērķi attīrīt ūdeni, uzlabot ūdeņu kvalitāti ar atbalstu 100% apmērā.